Liepājai un Ventspilij ir daudz kopīgi risināmu jautājumu gan attiecībā uz ostu infrastruktūru, gan finansējumu piesaisti koncertzāļu būvei. Taču, kas attiecas uz politisko darbību, tad Zaļo un Zemnieku sabiedrotajiem ir tikai jāpagaida, kad esošā koalīcija galīgi saplēsīsies. Tā portālam Ir Liepāja intervijā saka Liepājas mēra sabiedrotais Ventspils domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Par brīvos un brīvo ekonomisko zonu pārvaldi jautājums ļoti cinisks. Šobrīd valstī ir 4 vietas, un viņi grib, lai viņiem būtu 8 vietas, un lai viņi varētu caur šos politiķus, kas nav ievēlēti par Saeimas deputātiem, tādiem kā Kukula, un tā, lai viņiem būtu vienkārši šīs vietas. Mana pieeja ļoti vienkārša. Ja viņiem tik tiešām vajag 4 cilvēkus vēl papildus algas maksāt, tad izdevīgāk un efektīvāk ir samaksāt viņiem algu, lai viņi sēž mājās, bet nelaust kopā stabilu 17 gadu, kas jau strādājusi ostu pārvaldes sistēmu, kāda ir Latvijā. Viņi atbilst labākajiem Eiropas standartiem, tādām kā Benelux valstīm, Rotterdam, pieņemsim un tam līdzīgi. Varbūt, kad ir atšķirība, teiksim, starp Rīgas ostu un Ventspils un Liepājas ostām? Nekā tur atšķirība nav. Princips viens un tas pats. 4 vietas valstī, 4 pašvaldībai. Tur nekāda starpība nav. Pie tam, ja valsts vai pašvaldība balso vienādi visi, tad nevienu lēmumu nevar pieņemt. Tā kā iespējas visiem ir. Gan valdībai 4 pārstāvji, gan pašvaldībai. Tur nav problēma. Cilvēki vienkārši kārto sev siltas vietas, bet tāpēc nevajag laust pārvaldes sistēmu. Jūs ar koncertzāli esat tikuši tālāk laikam? Nē, ar koncertzāli mums ir pabeigts tehniskais projekts, mums arī lielais laukums ir pabeigts projektēt. Bet mēs neslēdzām līgumu par šī projekta realizāciju, jo par 6 miljonu nevar uzbūvēt koncertzāli. Un mēs nevaram uzņemties saistības tik lielas pašvaldību Ventspils, ka ņemsim kredītu, pieņemsim tur 10 miljonu, kas jau pietrūkst apmēram, lai būvētu koncertzāli. Tāpēc mēs jau vēl 2009. gadā, kad bija Demako ministre, mēs teicām, ka šai aktivitātei naudas ir pamaz, ka aktivitātei vajag palielināt naudu dubultā, lai Liepājai varētu iedot apmēram 20 miljonu, un Ventspilī 15 miljonu. Un tad tas projekts bija ceļams. Nezinu, kāpēc Demako toreiz nepiekrita. Naudu tādu varēja izkārtot liepājnieki. Varbūt varēja aktīvāk šai ziņā būt, nezinu, uz ko viņi cerēja. Šobrīd šis jautājums ir problemātisks, tāpēc, ka tā ir ERAF nauda. Tas ir struktūra fonda un kohēzijā nauda ir, bet ERAFā ir problēmas. Bet principā var pārspēlēt, bet caur Briseli samazinot kādu aktivitāti kohēzijas fondos un pārdalot naudu šai aktivitātei pa labi. Es domāju, ka tas ir vienīgais reālais risinājums, lai būtu koncertzāle Liepājā un Ventspilī. Bet principā šobrīd tā tad drusciņi buksē tā lieta. Nē, tā pēc manām domām ļoti nopietni buksē. Jā, ļoti nopietni. Tas pats jau ar Liepāju būs. Jā, protams, jo pa 6 miljonu Liepāju nevar uzbūvēt, un diez vai Liepājai būs 15 miljonu latu, ko pielikt klāt, es šaubos. Bet es nespiešu par svešu naudu. Mums tik daudz naudu kontā brīvi, mums 12 miljoni, bet mēs nevaram iztērēt visu koncertzālē. Mums arī cits daudz vajadzības. Kā virzās sadarbība starp Liepājas partiju un Ventspils partiju un Zaļiem zemniekiem? Un kāds jūsu viedoklis par jūsu atgriešanos koalīcijā? Mēs tieši kaut kādu īpašu sadarbību jau starp partijām mums nav. Mēs sadarbojamies kā 2 pašvaldības jautājumos, kas mums ir kopīgi. Pieņemsim par brīvām ekonomiskām zonām. Mēs sadarbojamies tādā projektā kā lidostu attīstība Liepājas un Ventspils. Un citos jautājumos, kur mums ir pilnīgi skaidrs kopējas intereses, tur mēs sadarbojamies un par šo jautājumu mēs arī runāsim šodien ar premjeru. Tāpat arī reģionālās slimnīcas, Liepājas slimnīcai pa maz finansējums, Ventspilī pa maz un arī visām pārējām Latvijā. Tas mums ir tas kopējais. Politiskā līmenī, protams, esot opozīcijā, tās aktivitātes jau ir ievērojami mazākas, jo valdības darbu tieši ietekmēt ZZ šobrīd nevar, līdz ar to arī mūsu reģionālās partijas. Par atgriešanos koalīcijā, cik es saprotu, tur vēl ir sarkanās līnijas savilktas. Laiks iet ātri. Viņi tur aktīvāk plēšas par vietām, maina valdes saviem cilvēkiem. Tā ir iemīta taciņa, bet es domāju, ka viņa vedīs agri vēl uz konfliktu. Tātad jūs gaidat īsto brīdi? Nē, mēs dzīvojam un strādājam, mums pietiek par ko domāt. Tā kā laiks viss noliks savās vietās. Nepavēlti Zatlera partijas vērtējums
sabiedrībā ir ap 4% atbalsts tikai. Ja? Tā kā tā var droši teikt, ka viņš savu politiķu dziesmu ir nodziedājis. Un es domāju, visiem ir redzams, cik sautīgs bija tas maija rīkojums. Ja? Un tā bija atriebība par to, ka viņš kļuva par prezidentu atkārtoti, bet gan par prezidentu Andris Bērziņš, kurš, starp citu, izskatās krietni gudrāks nekā priekšgājējs.